Mazais Makvīns bija pazudis kaut kur tajos tūkstnešos. Noskatīsimies video, ko es atradu. Es nezinu, puiši, vai tā ir patiesība vai meli, bet šis ir īsts Makvīns. Šī ir Salija un šis ir Mazais Makvīns. Viņi ceļo kopā pa pilsētu. Bet tad Mazais Makvīns ir viens pats. Viņš nav pazudis tajos tūkstnešos, kur mēs esam tagad. Viņš bija pazudis kaut kur šeit. Tad viņš dodās uz mežu, un tagad viņš ir viens pats. Tātad viņam ir nepieciešama mūsu palīdzība. Es nezinu, vai tā ir patiesība vai meli, vai Mazais Makvīns tiešām eksistē, bet mums viņam ir jāpalīdz. Mums tas ir jānoskaidro. Ejam! Ja tas viss nav izdomāts, Mazajam Makvīnam ir nepieciešama mūsu palīdzība, un mums viņš jāmeklē visā šajā tūkstnesī. Un es izmantošu savu velosipēdu, lai to izdarītu. Ejam glābt mazuli Makvīnu! Mums ir ļoti maz laika, tāpēc mums jāsteidzas. Labi, ejam turp. Makvīnu redzēja kaut kur tur tajos tūkstnešos. Mums jāmeklē visur. Mazajam Makvīnam varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība. Viņš bija kaut kur tur. Hei, pagaidi, kas tas ir? Es redzu kaut kādas sarkanas detaļas. Jā, tas ir tas. Wow, mēs kaut ko atradām, puiši! Kas tas ir? Paga, šī ir sarkana lieta un izskatās pēc mazas automašīnas motora pārsega. Puiši, te ir rakstīts Rusteze. Tātad šis ir motora pārsegs no Mazā Makvīna. Apskatīsim, kā tas izskatās reālajā dzīvē un ko mēs atradām. Tātad visi šie video šķiet nav viltoti, tie varētu būt īsti. Tātad man bija taisnība. Mazais Makvīns bija pazudis kaut kur tajos tūkstnešos, tāpēc turpināsim meklēt, jo es redzu vēl vienu detaļu tieši šeit. Ak, mans Dievs! Nē! Šis izskatās pēc spoilera, kā Mazā Makvīna aizmugurējā daļa. Tātad mēs atradām priekšējo daļu un aizmugurējo daļu. Izskatās, ka Mazulis Makvīns ir sadalījies gabalos. Mums jāturpina meklēt. Mazulis Makvīns bija šeit. Un kas tas ir? Ak, nē, puiši! Skatieties, tā ir vēl viena daļa. Te ir beibija lukturis. Neticami! Tā ir riepa. Tā ir Mazuļa Makvīna priekšējais ritenis. Kāda iemesla dēļ Mazulis Makvīns pēc tam, kad viņš pazuda, tika sadalīts gabalos? Tātad viņš varētu būt miris. Mums jāsteidzas viņu atrast, jo mums viņam jāpalīdz. Man ir ideja! Es varu palaist savu lidojošo dronu! Es izmantošu savu velospēdu, lai uzbrauktu augstāk un atrastu augstāko punktu, no kura palaist savu dronu. Tātad, daram to tūlīt, puiši! Aiziet! Tātad, šobrīd mēs esam augstākajā punktā, un es varu palaist savu lidojošo dronu, lai pēc iespējas ātrāk atrastu Mazuli Makvīnu. Darīsim to tūlīt! Atrodam Mazuli Makvīnu! Aiziet, laidīsimies! Tātad šobrīd mēs izpētām tūkstnesi, kur tika redzēts Mazulis Makvīns. Bet pašlaik es neko neredzu, draugi. Pabīdīsimies mazliet uz priekšu. Tagad tūkstnesis ir pārvērties dziļā mežā, un es redzu kaut ko sarkanu. Vai tas ir Mazulis Makvīns? Lidosim tuvāk. Puiši, skatieties! Tas nav Mazulis Makvīns! Tas ir īstais Zibens Makvīns! Mums jāiet pie viņa un jāatrod viņš! Jo paskatieties, puiši! Viņam pēc avārijas ir salauzts ritenis! Mums jāsteidzās! Mums jāiet pie īstās Zibens Makvīna! Un mēs varam viņam pajautāt, kur ir Mazulis Makvīns! Aiziet! Esmu pārliecināts! Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Tas ir neticami, puiši! Šis ir īstais Zibens Makvīns! Un mēs viņu atradām! Es domāju, ka tas viss nav īsts! Es domāju, ka tas viss ir viltots! Īsts Zibens īstajā dzīvē! Vai viņš ir dzīvs? Tas noteikti nav mākslīgais intelekts vai kas tam līdzīgs! Ja tas ir dzīvs! Kā tas viss ir iespējams? Nāciet, iesim tuvāk, puiši! Bet es nedomāju, ka tas ir īsts! Tas nekustās, bet tas ir tik dīvaini! Tam ir oriģinālais autopārsegs, Rusteze, un ļoti jauks un ļoti skaists spoilers aizmugurē. Tātad tas tiešām izskatās pēc īstas Zibens Makvīna. Un paskatieties uz to riteni. Tas ir bojāts, tas ir norauts no tās mašīnas. Tas viss ir tik savādi. Mēs meklējām Mazo Makvīnu, bet atradām īsto Zibeni Makvīnu. Bet mēs joprojām nezinām, vai tas ir īsts vai viltots. Hei, mans pārsegs. Vai viņš runā? Jā. Vai tu esi īsts Makvīna? Vai tu esi dzīvs? Jā, es esmu. Es esmu Zibens Makvīns. Un kas tu esi? Un ko tu šeit dari? Jā, es esmu Slavs. Es šeit meklēju Mazo Makvīnu. Tavu dēlu, man šķiet. Jā, viņš ir mans dēls. Es arī viņu šeit meklēju, bet tad es vienkārši smagi avarēju.
Jā, es redzu, ka tu esi salauzts, ka tu esi avarējis, bet mēs varam viens otram palīdzēt. Es varu tevi salabot. Tu vari to izdarīt manis labā. Tas būtu tik jauki. Labi, jā, dosimies uz manu garāžu. Es varu salabot zibeni Makvīnu, un kopā mēs varam atrast mazulīti Makvīnu. Iesim! Nu, aiziet! Šobrīd mans velosipēds un zibens Makvīns ir uz manas platformas, un mēs esam gatavi doties uz darbnīcu, uz remonta darbnīcu, un darīsim to tūlīt. Vai esi gatavs, Makvīn? Protams, iesim. Tas ir lieliski! Turpinām! Labi, jā, puiši, mēs nākam salabot īsto zibeni Makvīnu. Vai esi gatavs, mans draugs? Es esmu vairāk nekā gatavs. Tas ir lieliski! Šeit ir mana darbnīca! Iesim tur! Tātad, puiši, vai esat gatavi salabot īsto zibeni Makvīnu? Tiešām, es noteikti esmu. Labi, bet man nav pieredzes šāda tipa automašīnas remontā. Tātad mēģināsim saprast, kā tas tiek darīts. Mums šeit ir dažas rezerves daļas, un mēs tās izmantosim, lai salabotu īsto zibeni Makvīnu. Skaties uz to laiknīgu, kuram ir numurs 95! Bet, puiši, mums jāsteidzas! Jā, mums jāsteidzas, lai izglābtu mazulīti Makvīnu, lai izglābtu manu dēlu. Jā, Zibensam ir taisnība! Mums jāizglāb mazulīts Makvīns pēc iespējas ātrāk! Mums tas jālabo, un mēs izmantosim instrumentus, kurus varam atrast šajā unikālajā darbnīcā. Jo šeit mums ir unikāli instrumenti, kurus varam izmantot, lai salabotu zibeni Makvīnu. Šeit mēs arī varam redzēt Makvīna attēlu. Un paskaties, tas ir ļoti jauks Makvīna un Salijas attēls. Un šeit ir zibens Makvīns, mazais zibens Makvīns, kuru mums ir jāizglābj. Bet, puiši, es joprojām nezinu, kā salabot šāda veida sporta automašīnas. Bet varbūt Metrs var mums palīdzēt salabot zibeni Makvīnu. Tātad sauksim viņu, lai dabūtu palīdzību. Sveiks, draugs! Vai tev vajag Metra palīdzību? Jā, Metr, man vajag tavu palīdzību, lai atjaunotu Makvīnu. Labi, vispirms tu pacels to ar to lietu uz zemes. Labi, paņemsim to lietu tagad. Tātad, pacelsim to augšā. Zibens Makvīns tieši tagad. Labi, Meter, ko mums darīt tālāk? Un tagad vienkārši uzliec viņam jauno sapaus partneri. Dari to līdz galam. Saprat? Uzvelkam to. Labi, kas tālāk? Tagad mums vajag pareizi salabot dažus sapaus. Redzi to kasti? Vienkārši paņem vienu rīku un izdari darbu. Labi, sapratu. Es domāju, ka šis ir īstais rīks, lai uzliktu riteni atpakaļ. Jo tas ir skaists, tas ir dzeltens, un tam šeit ir numurs 95. Bet pagaidi! Nē. Tas nestrādā. Kaut kāda iemesla dēļ tas neder. Atgriezīsimies pie Meitera un pajautāsim viņam. Nu, partneri, vai tev izdevās salabot kādus riteņus? Nē, Meiter, man neizdevās. Es izmantoju nepareizos instrumentus. Ko man vajadzētu izvēlēties? Nu gan, Meiter, tad pamēģini šo smalko te. Tu domā to lietu? Jā, brāli. Ak jā, tas izskatās labi. Un tas arī ir sarkanā krāsā. Tātad tas ir sporta modelis. Salabosim viņu. Vispirms mēs liksim šos uzgriežņus šeit. Un tad mēs izmantosim šo elektrisko vinču. Un tagad tas ir izdarīts. Tas ir savā vietā. Tātad, vai mēs esam gatavi doties? Nē, vecīt, protams, ka nē. Tev mani vēl jāuzlādē. Labi, uzlādēsim tevi, Zibens Makvīns. Labi, paskatīsimies, kas slēpjas zem Zibens Makvīna pārsega. Oho, tik liels un jaudīgs dzinējs! Bet vispirms mums jāuzlādē akumulators. Un mēs uzliksim šo. Šis iet šeit, un tas iet tur. Un tagad mums jāiegūst nedaudz strāvas. Un šie vadi iet šeit, un šeit. Un tad ieslēgsim to. Oho! Oho! Tas tiešām uzlādējas! Tātad, vai mēs tagad varam doties glābt mazuli Makvīnu? Nē, Slava, es nejūtos gatavs doties. Jautāsim Materam vēl pēdējo reizi, ko vēl mums vajadzētu darīt. Hei, Mater, mēs izdarījām visu! Ko mums darīt tālāk? Nu, partneri, vai esi nomainījis eļļu? Eļļas maiņa, protams! Aiziet! Nu! Tātad, mums tas vairs nav vajadzīgs. Un mēs ieliesim šeit eļļu. Tā. Un vēl šādi. Mēs lejam svaigu eļu ātriem Zibens Makvīnam. Tā viss. Vai tagad varam doties glābt mazulīti Makvīnu? O jā, tagad esmu gatavs. Ātrāks par ātru, veiklāks par veiklu. O jā, nu tā jau ir cita runa. Ejam un atrodam viņu. Kā
Tātad, puiši, tagad mēs beidzot esam gatavi izglābt mazulīti Makvīnu, bet vispirms mums viņš jāatrod. Vai esat gatavi? Protams. Labi, es arī esmu gatavs. Aiziet! Jā, aiziet! Glābsim mazuli Makvīnu! Labi, turpinām, jo pēdējais signāls no mazā Makvīna bija kaut kur šeit, un mums viņš jāmeklē, vai ne? Jā, meklēsim apkārtni. Jā, turpinām meklēt! Viņš bija kaut kur tuvumā! Hei, puiši, paskatieties, kas tas ir? Tas ir vēl viens ritenis! Šis ir mazā Makvīna ritenis, ko mēs redzējām iepriekš. Un tā ir vēl viena! Tātad tas ir vēl viens pierādījums, ka mazūs Makvīns ir lielās briesmās! Vai tu to saproti, Zibens? Ak, nē, tās ir liels nepatikšanas. Jā, tās ir ļoti liels nepatikšanas. Bet paskaties, kas tas ir? Kaut kāda zāle, un tā ir pārklāta ar eņļu. Tehnika. Eņļa. Tas smird tik slikti. Bet ko mazais Makvīns šeit darīja šajā laukā? Visa šī teritorija ir ražošanas zona. Šeit strādā tikai traktori un kombaini. Hei, bet kas tas ir par lietu? Eņļa kam? Eļļa Frankam! Frants ir kombains, bet mazais Makvīns ļoti baidās no Franka, jo viņš ir biedējošs. Vai redz šo zāli? Šo zāli ir saražojis Franks. Tagad mēs to atradām uz mazā Makvīna paliekām, tāpēc viņš iespējams ir miris Franka dēļ. Varbūt Franks apēda mazā Makvīnu, vai arī es nezinu. Tātad, draugi, mums šobrīd nav laika. Makvīn, mums jāizmanto mans drons, lai atrastu mazuli. Tāpēc palaidīsim dronu tagad. Mēs skatīsimies no augšas. Protams. Tātad šobrīd es varu redzēt visu lauku no augšas, bet pagaidām neko aizdomīgu neredzu. Pabrīdīsimies mazliet pa labi. Puiši, skatieties, vai jūs to redzat? Tas ir traktors! Traktors Franks, kombains! Tātad viņš tiešām bija šeit. Skatieties, cik milzīgs un biedējošs viņš ir. Es varu pieņemt, ka mazais Makvīns baidījās no tā Franka, tāpēc viņš kaut kur tuvumā slēpjas. Turpināsim vērot. Turpināsim pārmeklēt šo lauku, puiši. Kaut kas sarkans slēpjas lauka vidū. Kaut kur tur, puiši! Tas varētu būt Zibens! Tas varētu būt mazais Makvīns! Aiziet, skrienam un izglābsim viņu! Aiziet! Hei, paskatieties! Tas ir viņš! Mēs viņu atradām! Ak, mans Dievs! Vai ar tevi viss kārtībā, mazais Makvīns? Es biju briesmās. Haha, mēs viņu atradām! Un puiši, tātad visi šie video bija patiesi! Tagad vedīsim viņu atpakaļ pie viņa tēva! Hei, Zibeni, paskaties, ko es atradu! Ak, Dievs! Mazais Makvīns, un es viņu atvedu atpakaļ pie tevis! Liels paldies, Slava! Nav par ko Zibens Makvīns, un nav par ko mazais Makvīns. Puiši, es joprojām neticu savām acīm. Tas viss notiek īstenībā. Tagad tēvs un viņa dēls ir kopā. Un jūs noteikti uzspiedīsiet šim video patīk. Ja jūs vēl skatāties, neaizmirstiet abonēt jau tagad. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu piedzīvojumu, lūdzu abonējiet manu kanālu. Man ir sapnis sasniegt 5 miljonus abonentu. Tas ir mans ļoti svarīgs sapnis. Mani sauc Slavs, un es veidoju labākos piedzīvojumus jums. Un jūs vienkārši abonējiet manu kanālu, labi? Tiekamies drīz! Un liels paldies, ka noskatījāties šo foršo piedzīvojumu!